Aleksandra, bet tu savā Facebook profilā ļoti bieži raksti dažādus novērojumus par vīriešiem un sievietēm, un tā skaitā tu esi minējis, ka A klases sievietes parasti izvēlas B klases vīriešu. Kas ir A klases sievietes un kas ir B klases Tas ir ļoti, ļoti subjektīvi. Katrs var pats saprast, kas ir A un kas ir B klases. Bet kas ir tavs? Tur nav kritēriju. Es Facebookā speciāli uzrakstīju definīciju, kas ir A klases meitene. Un es aprakstīju to meiteni. Savējo meiteni. Jā, tieši savējo, bet es neteicu, ka tā ir viņa. Es vienkārši aprakstīju. Pa pusstundu es saņēmu 100 vēstules par to, kāds esmu mēsls, kretīns, debils un daudz. Jo? Visu vārdu. Kāda ir šī definīcija 3 vārdos? Tur bija tā, ka es uzrakstīju, ka viņa jābūt garai, viņa jābūt tik skaisti, tievai, sportiskai, viņa jābūt tik skaisti, ka viņu nav kauns uzfotografēt uz žurnāla vāku. Viņa jāpeln nemazāk, toreiz bija lati, nemazāk nekā 2500 latu mēnesī, algota darbā, nevis, kad viņi paši kaut ko piedara, bet algota darbā. Un viņi bija tāda darba alga, viņi strādā labā uzņēmumā. Viņi bija ļoti laba izglītība. Ok, skaidrs, bet tā, labi, par A klases sievietēm skaidrs, par B klases vīriešiem. Vai tu kādu var nosaukt? Tu biji tajā brīdī B klases vīrietis, kad tu aprakstīji šo A klases sievieti? Es nevaru spriest, bet par tiem B klases vīriešiem, tas ir vīrietis, kurš nav ļoti ambiciozs. Kurš nav garš un tīvs. Vizuālais nav tik ļoti nozīmīgs. Galvenais ir tas ambīcijas. Kāpēc? Labi, kas būtu pie galda sēž, Aleksandra, pasaka? Jā. A, B, vai varbūt C klase? Nē, es neteikšu. Nē, prasa. Tātad tas nozīmē, ka kāds ir B. Man ir slikta pieredze ar to dalīšu, tāpēc es nekāds mūžā neteikšu. Labi, populāri pāri Vairvīķa Freiberga un viņas vīrs. Es viņus nepazīstu. Aha. Es nevaru spriest. Labi. Bet tu pats, kurā klasē tu esi pats? Es zinu, kādreiz skolā bija A klasē tie, kas prot rēķināt, B klasē tie, kas nevar. Tu rēķināt, tu proti, tu mēs redzējām. Bet viss cits. Es neesmu garš. Tātad A klase tev jau izsprīt. Es neesmu atletisks. Sasodīts vēl. Jā. Tu pelni vairāk es nepelnu latus. Nē. Tāpēc tā, ja objektīvi paskatīties, tad es esmu zemāks nekā B. Jā, bet man ir dažādas tādas īpašības, kuras patīk cilvēki.